Pulkstenis ir jau precīzi 11. Cienot tos, kas ir ieradušies laikā, piedāvāju arī sākt. Banka un akciju emisija ir nopietna lieta, tāpēc pirms mēs ķeramies pie prezentācijas, man jūs ir jāiepazīstina ar svarīgu informāciju. Šī prezentācija, ko jūs šodien redzēsiet, ir uzskatām par IPS Indexo akciju papildu emisijas reklāmu. Šī prezentācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un tā nav uzskatām par piedāvājumu, lūgumu vai ieguldījumu padomu parakstīties Indexo akcijām. Apstiprinātais prospekts ir publicēts Indexo mājaslapā. Prospekta apstiprinājums nav uzskatāms par ierosinājumu akciju iegādēji. Pirms investēt, piedāvājuma akcijās rūpīgi izlasiet prospektu, lai uzzinātu par iespējamiem riskiem un ieguvumiem. Kā arī, ja ir nepieciešams, konsultējieties ar ekspertu. Kredītbankas, jeb komerciestādes licences saņemšanai ir nepieciešama Eiropas centrālās bankas atļauja. Tagad gan. Mēs varam sākt, un studijā aicinu Indexo valdes priekšsēdētāju Valdi Siksni. Paldies, Ieva! Paldies, Ieva, un labrīt! Un ķersimies pie lietas. Tātad šodien mēs jums pastāstīsim, ko Indexo ir paveicis līdz šim, kādas problēmas un vienlaicīgi iespējas mēs redzam Latvijas banku sektorā, kā mēs plānojam šīs iespējas izmantot, ko liecina finanšu prognozes, un beigās arī izstāstīsim, kāpēc mēs uzskatām, tas ir liederīgi, mērķiecīgi, pareizi šobrīd arī kļūt par Indexo akcionāru. Semināru noslēgumā mēs arī izstāstīsim, cik vienkārši un ērti ir to izdarīt. Tātad, ko esam paveikuši līdz šim? Šodien Indexo ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Baltijā, ar īpašu uzmanību pievēršot zemām izmaksām un caurspīdīgumam. Šī gada laikā mēs esam apzinuši divus ļoti nozīmīgus savus konkurentus Latvijas pensiju pārvaldes nozarē un esam kļuvuši par trešo lielāko pensiju pārvaldītāju Latvijā ar vairāk kā 900 miljoniem aktīvu pārvaldībā un vairāk kā 126 tūkstošiem klientu. Atvainojos, kad Indexo ienāca tirgo, mēs bijām pirmie, kas Latvijā ieviesa pasīvās līdzekļu pārvaldības filozofiju vai tā saucamo indeksu pieeju. Tad šobrīd mūsu pensiju plānu rezultāti ļoti uzskatāmi parāda šīs pieejas priekšrocību. Atgādināšu, ka Indexo tika izveidots pirms 6-7 gadiem, reaģējot uz ļoti augstajām pensiju pārvaldības komisijām un tā rezultātā zemajām pensiju plānu atdevēm Latvijā. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Latvijā šobrīd otrajā pensiju līmenī ir uzkrāti gandrīz 7 miljārdi eiro, un katru mēnesi šis uzkrājuma apjoms palielinās ar 6% no strādājošo algām. Tātad daudziem cilvēkiem otrā pensiju līmeņa uzkrājums ir nozīmīgākais vai lielākais viņu uzkrājums, un būs ļoti nozīmīga daļa no viņu ieņēmumiem pēc došanās pensijā. Indexo ienāca tirgu ar zemām izmaksām, atšķirīgu līdzekļu pārvaldības filozofiju, un mums ir izdevies sasniegt ļoti daudz. Cita starpā mēs sāsinājām konkurenci, un rekordaugstās komisijas, nesamērīgi augstās komisijas ir šobrīd samazinājušās līdz ļoti konkurētspējīgam līmenim, ja mēs to pat salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm. Kā jau minēju, mēs pirmie sākām piedāvāt indeksu pieeju vai pasīvo līdzekļu pārvaldību, un šobrīd mūsu pensiju plānu rezultāti ir starp pašiem vislabākajiem. Sākumā gandrīz visi konkurenti mūs kritizēja un stāstīja, cik šāda pieeja ir nepareiza, tad šobrīd ļoti daudz ir sākuši kopēt Indexo, un tieši konkurentu indeksu produkti ir tie, vienīgie, kas spēj uzrādīt konkurētspējīgus vai līdzīgus rezultātus kā Indexo pensiju plānu rezultāti. Un klienti to novērtē. 12 mēnešu laikā mēs vidēji piesaistam 23-24 tūkstošus klientu, un mēs esam ar ļoti pārliecinošu priekšā jebkuram no mūsu konkurentiem, pat vistuvākajiem sekotājiem. Mēs strauji augam un palielinam tirgus daļu, bet vēl papildus labā ziņa ir tā, ka mēs strauji augam un palielinam tirgus daļu strauji augošā tirgu. Indexo dibināšanas brīdī mēs runājām par
kopīgo aktīvu apjomu apmēram 3 miljārdi eiro. Tad šobrīd mēs runājam par gandrīz 7 miljārdiem eiro, un līdz 2027. gada beigām mēs paredzam, ka tirgus kopējais apjoms būs 10 miljārdi eiro. Un kas to nosaka šo izaugsmu? Tātad šo nosaka 6% iemaksas no strādājošo algām, tomēr arī Latvijā visai strauji augošais absolūtā izteiksmē atalgojums, algu apjoms, un ilgtermiņā arī tirgus pozitīvā atdeve. Tātad tie ir 3 galvenie faktori, kas nosaka tirgus izaugsmu. Saglabājoties līdzinājām tendencēm, Indexo ieņems aptuveni 20% tirgus daļu 27. gadā. Būt strauji augošam uzņēmumam, strauji augošā tirgu, ko tad tas nozīmē mūsu akcionāriem? Tad šodienas prezentācija, protams, ir galvenokārt par banku, par mūsu plāniem banku biznesā, bet es vēlos tomēr pakavēties un pastāstīt par mūsu pensiju biznesu, kas ir ļoti nozīmīga Indexo grupas sastāvdaļa un kas šobrīd ir pelnoša un kas spēj sniegt atbalstu arī bankas dibināšanai, bankas darbības uzsākšanas procesā. Tā ir ne tikai lieliska platforma dēļ lielās klientu bāzes, dēļ atpazīstamā zīmola, bet Indexo pensiju biznesa ir arī zināms mūsu grupas finanšu muskulis, ja tā varētu teikt. Un strauji augošā tirgū, tāda pirmkārt tā nozīmē, ka turpinās palielināties mūsu klientu skaits. Šajās projekcijās mēs pat esam pieņēmuši, ka klientu skaita pieauguma temps nedaudz samazināsies tuvākajā laikā, bet vienalga tas pārskatāmā nākotnē tuvosies 200 000. Strauji augošs klientu skaits, protams, nozīmē arī, ka turpinās palielināties mūsu aktīvu pārvaldībā apjomu. Un jau nākošgad mēs aktīvas pārvaldībā mērīsim miljardos, nevairs simtos miljonu kā līdz šim. Un pats galvenais, ko es vēlos uzsvērt, kad Indexo ir bijis pelnoši ilgstoši jau pirms klientu piesaistes izdevumiem. Tātad prezentācijā tā ir ar dzelteno apvilktā līnija. Mēs tērējam diezgan ievērojams finanšu līdzekļus, 1,5 miljonu līdz 2 jaunu klientu piesaistē, un darām to apzināti ar prieku, ar pārliecību, jo mēs piesaistam vienu klientu ievērojami zem tā dzīves cikla vērtības. Savukārt, grāmatvediskais izaicinājums ir tāds, ka izdevumi mums ir jāuzrāda uzreiz, bet ieņēmumi mums parādās vairāku gadu laikā. Tad šobrīd jau pagātnē veiktie ieguldījumi klientu piesaistē mums nes savus augļus, un mēs esam pelnoši arī pēc klientu piesaistes. Tātad gan pirms, gan pēc klientu piesaistes Indexo peļņa tuvākajos gados būs mērāma miljonos. Un vēlreiz uzsveru, ka klientu piesaiste tā ir mainīgā izdevuma sadaļa, ko mēs pilnībā kontrolējam, un nepieciešamības gadījumā varam novirzīt arī citiem mērķiem, piemēram, bankas darbības attīstīšanai. Tātad vēlreiz uzsver, ka pensiju bizness, domājot par banku, nedrīkst aizmirst par pensiju biznesu, un tā ir ļoti nozīmīga Indexo grupas sastāvdaļa. Visi jau droši vien zinat, ka pirms 1,5 gada mēs veiksmīgi noslēdzām IPO, piesaistījām 7,5 miljonus eiro bankas izveidei. Tad ko mēs esam paveikuši līdz šim, kopš IPO brīža? Tātad vispirms mēs esam stiprinājuši savu pamatbiznesu, pensiju pārvaldības biznesu. Klientu skaits ir palielinājies vairāk kā par 50%. Vēl straujāk ir audzis aktīvu pārvaldību apjoms, kas ir audzis gandrīz par 80%. Bet pats galvenais, mēs esam izveidojuši gandrīz vai tehniski gatavu banku un gandrīz pilnībā pabeiguši licencēšanas procesu, un šī kapitāla piesaiste ir palicis pēdējais nozīmīgais solis. Un par tehnisko gatavību mani kolēģi pastāstīs nedaudz vēlāk šīs prezentācijas laikā. Kāpēc vispār šāda iecerē par bankas izveidi? Kāpēc mēs vispār par to domājam? Un situācija banku sektorā ļoti atgādina to, kāda tā bija pensiju pārvaldē pirms 5-6 gadiem. Toreiz mēs konkurences trūkumu, augstas izmaksas, augstas pakalpojumu cenas redzējām kā iespēju un izveidojām veiksmīgu uzņēmumu. Šobrīd iespēja ir vēl daudz lielāka. Kas liek mums tā domāt?
Tātad kreditēšana ir galvenais kredītiestāžu vai banku uzdevums vai funkcija, un kreditēšanas apjomi ir viens no būtiskākajiem banku darbību raksturojošajiem rādītājiem. Latvijā par nelaimi izsniegto kredītu apjoms ir ļoti, ļoti zems. Salīdzinot izsniegto kredītu apjomu pret iekšzemes koproduktu, tas ir viens no viszemākajiem, vai faktiski viszemākais visā eirozonā. Un tas ir ne tikai zems, bet tas arī turpina samazināties. Tātad augošas ekonomikas apstākļos izsniegto kredītu apjoms stagnē vai pat nedaudz samazinās. Tad Latvijā kredīti ir izsniegti maz, bet kredīti ir ne tikai maz, tie ir arī ļoti dārgi. Un šajā slaidā jūs redzat tieši privātpersonām izsniegto mājokļu kredītu likmes, kas Latvijā ir arī faktiski visaugstākās visā eirozonā un visās trijās Baltijas valstīs. Tās ir augstas, ievērojami augstākas par eirozonas vidējiem rādītājiem. Varētu šķist, ka ja Latvijā kreditē maz un dārgi, tad iespējams tie ir ļoti augsti riski. Un nav kam aizdot, bet arī šī tēze neizpildās. Jo Latvijā arī šeit ir tieši runāts par privātpersonām vai mājsaimniecībām, tad mājsaimniecību kredītsaistību attiecība pret to ieņēmumiem arī ir viena no zemākajām eirozonā, un plājas ar vidējiem rādītājiem turpina palielināties. Tā visa rezultātā bankas, protams, pelna ļoti daudz. Un pelna ļoti daudz arī tāpēc, ka Latvijā ir novērojama ļoti augsta koncentrācija. Tātad, ja mēs runājam par hipotekāro kreditēšanu, tad to pilnībā kontrolē 4 lielākās Latvijas bankas. IPO laikā mēs pirmo reizi runājām par konkurences problēmām Latvijas banku sektorā. Un tobrīd mēs sastapāmies arī ar tādu kā skepsi vai opozīciju. Nav jau tik traki, ka ar to konkurenci nav nemaz tik lielas problēmas. Tad šobrīd tā ir vispār atzīta problēma, un opozīcija ir vai ievērojami samazinājusies vai pilnībā apsīkusi. Un par konkurences trūkumu šobrīd runā gandrīz visi dažādi eksperti un arī Latvijas augstākās amatpersonas. Tad, raugoties uz notiekošo banku sektorā, ir tāda kā deja vu sajūta. Tas viss ir tieši tā, kā tas bija pensiju pārvaldē pirms 6-7 gadiem. Vāja konkurence, dārgi pakalpojumi, dominē ārzemju kapitāls. Latvijas ekonomikai un sabiedrībai tā ir liela problēma, savukārt mums Indexo tā ir patiesībā ļoti liela iespēja. Fantastiska iespēja, vēl lielāka iespēja nekā tā bija pirms 6-7 gadiem Latvijas pensiju tirgu. Kā to saprast iespēju un kā tad mēs to grasamies izmantot? Ja? Tad mēs to izmantosim dibinot modernu Latvijas akcionāriem piederošu banku. Tas, ka tā būs patiešām vietēja banka Latvijas akcionāriem piederoša, kur visi strateģiskie lēmumi tiek pieņemti šeit uz vietas, gan attiecībā uz uzņēmumu kopējo stratēģiju, klientu apkalpošanu, produktu attīstību, tas viss būs pakārtots tieši Latvijas tirgus vajadzībām un nebūs atkarīgs no tā, kā vējš pūš, piemēram, Stokholmā, Ņujorkā vai vēl kaut kur citur. Tātad tā būs arī cita starpā nozīmīga mūsu konkurences priekšrocība. Un salīdzinot ar pensiju pārvaldību, ir gan viena ļoti būtiska atšķirība. Šī iespēja ir daudz lielāka. Ja pensiju pārvaldības nozares kopēji ieņēmumi ir 26 miljoni eiro pagājušajā gadā, tad banku neto pēļņa šogad tiek prognozēta 700 miljonu eiro apmērā. Tad tā ir banku bizness ir vairākus 10 reižu lielāks, un šī ir vairākus 10 reižu lielāka biznesa iespēja mums, kā tas bija pensiju pārvaldība. Tad mēs arī Indexo uzskatām, ka mēs esam ļoti lieliskā pozīcijā izmantot šo iespēju. Vispirms mums ir liela, strauji augoša, kvalitatīva klientu bāze. Mūsu klientu aktīvi, tad pensiju uzkrājumi ir augstāki kā tirgu vidēji. Mūsu klientu ienākumi ir augstāki kā tirgu vidēji, un mūsu klienti ir jaunāki kā tirgu vidēji. Tātad tā ir strauji augoša, kvalitatīva klientu bāze. Indexo ir arī šobrīd jau labi atpazīstams zīmols,
Un dažādi pētījumi liecina, labi atpazīstams un pozitīvi uztverams. Un mūsu pētījumi liecina, ka papildus jau eksistējošiem 126,000 Latvijā vēl ir 150–200,000 cilvēku, kas jau šobrīd ir pozitīvi noskaņoti uzsākt sadarbību ar Indexo un iespējams iespēja atvērt bankas kontu, varbūt būtu šis pēdējais impulss sadarbības uzsākšanai. Un mums arī ir lieliska iespēja izveidot labāko IT infrastruktūru Latvijas banku sektorā. Tieši tā iemesla pēc, ka mēs to visu veidojam tagad, veidojam no nulles, bez kaut kādas papildus pagātnes nastas, bet par to jums arī tiks pastāstīts vēlāk, detalizētāk šīs dienas prezentācijā. Varbūt neliels ieskats Indexo grupas struktūrā. Tātad mēs runājam, aicinām ieguldīt bankā, bet patiesībā visiem ir jāsaprot, ka Indexo grupas centrālais uzņēmums ir investīciju pārvaldes akciju sabiedrība Indexo. Tātad tas ir pensiju pārvaldes uzņēmums, kurām banka jau ir izveidota un topošā banka ir 100% meitas uzņēmums. Tad, kļūstot par Indexo akcionāru vai ieguldot Indexo akcijās, jūs nopērkat patiešā veidā pensiju pārvaldes biznesa aktīvu un pastarpināti netieši kļūstat arī par bankas akcionāru un arī pārējos tātad grupā ietilpstošajos uzņēmumos, kas ir šobrīd varētu būt arī nākotnē. Par Indexo padomi, tad de facto Indexo pat pirms ienākšanas biržā jau tika pārvaldīts kā publisks uzņēmums, un mums vienmēr ir bijuši pieredzējuši, zinoši padomes locekļi, un arī šobrīd padomē strādā cilvēki ar ļoti plašu finanšu nozares pieredzi un citu nozaru pieredzi. Daudzi no viņiem ir šobrīd vai ir bijuši lielu vadošu uzņēmumu vadītāji. Un Indexo vadības komanda arī šobrīd ir pilnībā nokomplektēta, vismaz pirmajam starta posmam, un daudzus no kolēģiem jūs šodien arī redzēsiet prezentācijas laikā. Protams, Komercbankas licences saņemšana ir priekšnoteikums visam tam, par ko es stāstīju. Mēs stāstīsim tālāk par mūsu banku, bet mēs nerunājam pēc licences saņemšanas, mēs nerunājam par kaut kādas šauras nišas ieņemšanu vai kaut kādas ļoti specifiskas klientu bāzes meklēšanu. 2–3 gadu laikā Indexo banka sniegs visus nozīmīgākos pakalpojumus visām Latvijas klientu grupām. Tomēr tas būs pakāpenisks process, un tas nenotiks uzreiz no pirmās dienas. Mēs uzsāksim darbību apkalpojot tikai fiziskas personas, tikai privātpersonas, 2 galveno iemeslu pēc. Pirmkārt, tas ir vienkāršāk no risku pārvaldības procedūru, dažādu politiku viedokļu. Tātad tas vienkāršāk, ātrāk, tas ir mūsu pirmais solis. Un otrs iemesls ir tas, ka eksistējošā klientu bāze, tie 126,000 klientu, kas turpina augt, palielināties, visi ir fiziskas personas. Tātad, protams, viņi būs pirmie, ka mēs uzsāksim piedāvāt savus banku pakalpojumus. Uzņēmumu apkalpošanu mēs uzsāksim aptuveni 9–12 mēnešu vēlāk, un centīsimies to visus produktus ieviest un sagatavoties nākamā gada laikā. Un par cik mēs sāksim darbu tieši ar privātpersonu apkalpošanu, tad šobrīd es došu vārdu kolēģim Vladimiram, kurš šobrīd nodarbojas tieši ar privātpersonām, privātpersonu piedāvājumu izstrādāšanu mūsu pirmajiem produktiem un pakalpojumiem, un pēc bankas darbības uzsākšanas tātad būs atbildīgs tieši par privātpersonu apkalpošanu. Lūdzu, Vladimir. Labrīt! Es pastāstīšu sīkāk par to, ko mēs, kā Indexo banka, piedāvāsim privātpersonām. Un pirms es ķeros tam klāt, es gribētu parādīt vēl vienu ilustrāciju, kas, mūsuprāt, raksturo tirgu šobrīd. Valdis jau minēja, ka Latvijā kreditēšana ir problēma, un uz to norāda vairāki fakti un arī salīdzinājums ar Eiropas valstīm. Bet pat ja mēs aizmirsam uz sekundi par visiem šiem pierādījumiem un paņemam tikai vienu valsti par piemēru, kas tepat vien ir kaimiņu valsti Igauniju, ko tad mēs redzam šajā salīdzinājumā? Igaunija ir valsts ar līdzīgu iekšzemes koproduktu, ar noguldījumu apjomu no privātpersonām bankām salīdzināmu ar Latviju, ar apmēram 30% mazāku iedzīvotāju skaitu un tāpat laikā vairāk nekā 2 reizes lielāku izsniegto mājokļu kredītu apjomu šīm te privātpersonām.
pastāv faktori, kas padara Latvijas un Igaunijas situācijas atšķirīgas, bet mūsuprāt, plaisa, kas ir vairāk nekā 2 reizēs, liecina jau par minēto konkurences un aktivitātes trūkumu. Līdz ar to ieskatu par to, ko Indexo banka piedāvās privātpersonām, es sākšu tieši ar privātpersonu kreditēšanu un mājokļu kredītu jomu. Mājokļu kredītu jomā mēs redzam vairākas iespējas. Pirmkārt, tad šajā te zemes aktivitātes tirgū mēs ienāksim kā jauns spēlētājs, bet ar esošo spēcīgo vietējo zīmolu, ar pašu klientu bāzi pensiju jomā un arī enerģiski asi konkurējot, kā tas mums piemīt. Un mēs uzskatām, ka tas vien veicinās aktivitāti un mēs sāksim veidot jaunisniegto mājokļu kredītu portfeli ar saviem klientiem. Bet, protams, mēs to pastiprinām arī ar pašu produktu attīstību. Un es varu minēt divus piemērus no produktu jomas. Pirmkārt, refinansēšana. Kā mēs esam ievērojuši, Latvijā īsti neeksistē refinansēšanas tirgus. Droši vien daudzi no jums banku mājaslapas ir redzējuši mājokļu kredītu reklāmas, kredītu kalkulatorus. Es neesmu redzējis labu mājokļu kredīta refinansēšanas kalkulatoru, kas varētu man vienkārši izskaidrot, vai man 12 gadi, kopš es paņēmu savu pirmo mājokļu kredītu, būtu vērts šobrīd refinansēt uz citu banku. Un mēs uzskatām, ka tiešām daudziem klientiem tas varētu būt izdevīgi. Piemēram, pievienota likme. Pat ja vairākus gadus atpakaļ, kāda banka iedeva jums likmi, kas jums likas toreiz pieņemama un arī no bankas puses pareizā, šobrīd to droši vien, ka varētu samazināt, refinansēt uz citu banku. Jūs esat citīgi maksājuši par savu kreditu visus šos gadus, jūs esat mazinājuši kredītu slogu, jūsu nekustamā īpašuma vērtība ir pieaugusi. Šie visi ir risku mazinoši faktori, kas varētu palīdzēt samazināt likmi šobrīd refinansēšanas gadījumā. Pat ja nereķinām likmēs, bet uzdevums ir vienkārši samazināt ikmēneša maksājumu par kreditu, arī tas varētu būt iespējams refinansējoties uz citu banku un pagarinot termiņu. Vai arī, ja mērķis ir paņemt papildus summu, tas arī ir iespējams refinansēšanas gadījumā. Tātad Indexo bankas piedāvājums mājokļu kredītu tirgu noteikti iekļaus sevi refinansējas uz Indexo. Cits piemērs no produktu attīstības puses ir arī mājokļa kapitāla izmantošana jeb atbrīvošana. Šis ir savā ziņā jauns jēdziens un arī neattīstīts piedāvājums tirgu. Ko tas īsti nozīmē? Ja jums ir mājoklis, kam hipoteka ir daļēji vai pilnībā atmaksāta, vai arī mājoklis, kas nekad nav bijis ieķilāts, tad mājokļa vērtība, kurai pretī nav ķīla, tas ir jūsu kapitāls. Un ka jebkuru kapitālu to var izmantot dažādu mērķu sasniegšanai. Tie mērķi var būt saistīti ar mājokli, bet varbūt arī absolūti nesaistīti ar mājokli. Studijas, biznesa ideja, kāds cits mērķis. Mēs radīsim piedāvājumu un šo te mājokļu kredīta paveidu un palīdzēsim klientam mērķiecīgi un ilgtermiņa sabalansēti izmantot šo te kapitālu. Tātad šis ir ieskats Indexo bankas piedāvājuma tieši mājokļu kredītu jomā privātpersonām. Es paturpināšu ar citu kreditēšanas produktu, kas ir patēriņa kredīts. Indexo banka piedāvās arī patēriņa kredītus. Jā, patēriņa kredītiem ir piedāvājums tirgu gan no bankām, gan no tā saucamiem nebanku tirgus spēlētājiem. Tomēr tur arī pastāv joprojām zināms sadalījums. Mēs redzam, ka nebanku spēlētāji, daudzi no kuriem sniedz tikai un vienīgi patēriņa kreditēšanas pakalpojumus, ir fokusējušies un ir attīstījuši produktu no klientu pieredzes viedokļa ērtu, ātru, bet dārgu. Daudziem šiem spēlētājiem joprojām likmes patēriņa kredītiem ir relatīvi augstākas nekā bankām, un dažiem no viņiem likmes ir tik augstas, cik vien likumdošana to ļauj. Banku situācija pilnīgi pretēja. Produkts savā klientu pieredzē atpaliek no nebanku produkta, toties tas ir lētāks. Indexo patēriņa kredīts būs ātrs, ērts, dažas minūtes un nauda ir tavā Indexo bankas kontā un par bankas likmēm. Tātad, apkopojot kreditēšanas piedāvājumu, mēs runājam par mājokļu kredītiem un arī patēriņa kredītiem, un es paturpināšu ar uzkrājumu produktiem. Uzkrājuma produktus mēs arī attīstām ar īpašu fokusu uz klienta pieredzi. Mēs rādām motivējušos risinājumus, kas palīdzēs klientam sasniegt savu uzkrājumu mērķi. Un te gan es arī gribētu atgādināt, ka tā vēsturiski augsta banku peļņa, par ko šobrīd daudz runā, tā ir radusies ne tikai kredītu un Euribor dēļ, bet arī dēļ tā, ka
banku finansējuma devēji, kas lielā mērā esat jūs, privātpersonas noguldītāji, netika pienācīgi un laicīgi atalgoti ar noguldījumu likmēm. Indexo bankas uzkrājuma produkti jau pašā sākumā piedāvās arī iespējami augstākas procentu likmes tirgū. Un tad nobeigumā es pieminēšu ikdienas pakalpojums, kas īstenībā ļoti, ļoti būtiska sastāvdaļa. Tie konti, maksājumi, kartes. Es minu tos nobeigumā, bet tie ir produkti, ar kuriem Indexo bankas klients tieši sāks iepazīšanos ar banku. Un šiem produktiem īpaši, bet arī visiem produktiem, par ko es minēju, ir svarīgi, kā mēs to sniegsim. Lai raksturotu šo, te būtu jārunā par mūsu mobilo lietotni, un es aicināšu to izdarīt manu kolēģi Mārtiņu. Labdien visiem! Es esmu Mārtiņš Kalniņš un ikdienā esmu atbildīgs par Indexo mobilās lietotnes izstrādi un produktu integrēšanu, domājot ne tikai par to, kā tie izskatīsies pirmajā bankas darbības dienā, bet arī tālākā nākotnē, pieaugot bankas pakalpojumu klāstam, lai tie vienmēr būtu ērti lietojami un pieejami. Indexo būs pirmā mobile first Latvijas banku mobilā lietotne. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi pakalpojumi, kurus piedāvās mūsu banka, vienmēr būs pieejami ar mobilās lietotnes starpniecību, bez jebkādiem ierobežojumiem. Un šādi ierobežojumi tiešām tirgū pastāv. Minēšu dažus piemērus. Piemēram, ja jūs vēlaties veikt Eirozonas pārskaitījumu uz citu valsti, bieži vien jūs tiksiet aicināts pārlogoties no mobilās lietotnes internetbankā, lai pabeigtu šo maksājumu, piekritīsiet diezgan kaitinošu situāciju. Tāpat tās nav īsti saprotams, kādēļ tik reti ir sastopama situācija, ka bankas karti, piemēram, mēs varam izveidot tūlītēji un sākt lietot, piekļūt bankas kartes detaļām, kad tas ir nepieciešams, piekļūt saviem krājkontiem vai arī pensiju pārvaldības rīkiem. Mūsu gadījumā šīs barjeras tiks pilnībā nojauktas un šie pakalpojumi būs pieejami lietotnē. Veidojot mobilo lietotni, esam pētījuši neskaitāmus pasaulē pieejamus finanšu risinājumus, lai teikt, ka esam atraduši teicamu sintēzi starp lietojamību, starp produktu pieejamību un arī starp drošību. Un drošība ne tikai no tehnoloģiskā un finanšu aspekta, bet arī drošība, kas saistās ar klientu atbalsta pieejamību, ko nevienmēr Latvijā pieejamie starptautiskie spēlētāji spēja veiksmīgi izpildīt. Tāpat arī mūsu pakalpojumu klāsts būs veidots atbilstoši lokālā tirgus vajadzībām. Un tā atkal ir vēl viena priekšrocība pār starptautiskiem spēlētājiem, kuriem tomēr nav visi pakalpojumi, kurus mēs esam ieraduši saņemt no bankām Latvijā. Šķietami vienkāršais dizains, ko esam jau izveidojuši aplikācijā, aiz sevis satur pietiekoši sarežģītu ekrānu navigāciju arhitektūru un ekrānu stāvokļu, kas nu jau pārsniedz 1000 skaita ziņā. Un izstrādājot lietotni, mēs īpaši domājam arī par nākotni, proti pieaugot pakalpojumu klāstam. Nevienmēr cilvēkam būs nepieciešams lietotnē redzēt pilnīgi visus banku pakalpojumus. Tas nozīmē, ka klientam mēs dosim iespēju pielāgot dizainu atbilstoši viņa vajadzībām un lietām, kuras viņš vai viņa lieto ikdienā. Tālāk piedāvāšu nelielu video ieskatu Indexo bankas topošajā mobilajā aplikācijā. Mūsdienās banku mobilās lietotnes piedāvā ērtus risinājumus, taču bieži vien tie ir ar ierobežotām iespējām un darbība veikšanai ir jāpārslēdz starp mobilo banku, internetbanku, jāzvan uz filiāli vai pat jādodas uz banku klātienēm. Piekrītu, tas var būt kaitinoši, bet tas nenozīmē, ka nevar būt labāk. Indexo bankas mobilā lietotne iezīmēs jaunu laikmetu banku pakalpojumu pieejamībā Latvijā. Mēs būsim pilntiesīga un vietēja banka, kas izaicina tirgū dominējošo banku tradīcijas, apvienojot pasaulē modernākos finanšu pakalpojumu risinājumus ar lielisku klientu apkalpošanu. Reģistrējies attālināti. Tas prasīs vien pāris minūtes, un tu saņemsi visus bankas pakalpojumus vienu vietu savā mobilajā telefonā. Tev nebūs jāgaida, kamēr maksājumu karti saņemsi pastkastītē.
Aktivizē to lietotnē un veic pirkumus internetā vai veikalā ar Apple un Google Pay uzreiz pēc reģistrēšanās. Pie tām tavi maksājumu kartes pirkumi būs apdrošināti. Uzkrājumu pārvaldība 3. pensiju līmenī vai privātajās īstermiņa un ilgtermiņa krājkasēs būs lielisks papildinājums, kas ļaus efektīvāk pārvaldīt ikdienas naudas plūsmu, iekrāt sen iecerētam ceļojumam, kā arī ērtāk uzkrāt savai nākotnē. Turklāt mēs rūpēsimies, lai saņem iespējami labākās procentu likmes, un kā jau pie Indexo ierasts, vienmēr zinās, par ko un cik maksā. Aizdevumu saņemšana, kas citu banku lietotnēs būtu sarežģīta, laikietilpīga un pat neiespējama, Indexo lietotnē būs pieejama vien pāris minūšu laikā. Esam padomājuši arī par ģimenēm. Mēs palīdzēsim tev un taviem bērniem spērt pirmos soļus ceļā uz finanšu pratību. Bērniem piedāvājot ne tikai kontus un kartes, bet arī integrējot dažādus spēļu elementus, lai veicinātu interaktīvākas finanšu attiecības starp vecākiem un bērniem. Kā banka, Indexo atbildīs augstākajiem finanšu nozares drošības standartiem, un visi tavi noguldījumi būs aizsargāti atbilstoši Latvijas noguldījumu garantiju fonda regulējumam. Indexo banka ir gandrīz gatava. Spērsim vēl pēdējo soli kopā. Ieguldi un piedalies bankas dibināšanā. Indexo par labāku finanšu vidi Latvijā. Tātad esmu Gints, esmu Indexo IT vadītājs. Es pievienojos Indexo komandai pirms apmēram 1,5 gada, un šis bija tiešām interesants periods. Kā jau Mārtiņš un Valdis minēja, tad mums ir šī iespēja būvēt visu no jauna. Mums nebija nekāda bagāža, kas būtu jāvada līdzi, tāpēc arī esam izvēlējušies risinājumus un tehnoloģijas, kas ir mūsdienīgas un atbilstošas tam, ko mēs vēlamies panākt. Tātad mūsu mērķis bija izveidot modernu, elastīgu, mākoņdatošanā balstītu IT platformu, kas ne tikai ļautu iespējami ātri palaist mūsu bankas risinājumus, bet arī pavērtu iespējas neierobežotai tālākai produktu attīstībai nākotnē. Un tas mums arī ir izdevies. Tātad mūsu platforma ir jau faktiski gatava, un mēs tikai gaidām to, lai varētu saņemt licenci un uzsākt mūsu darbību. Es mazliet sīkāk pastāstīšu par to, kā mūsu arhitektūra tika veidot un kādi lēmumi tika pieņemti, lai panāktu to, ko mēs vēlējāmies. Tātad Mārtiņš jau diezgan detalizēti izstāstīja par mūsu mobilās lietotnes izveidi un ko tā piedāvās. Mēs izvērtējām to, kas ir pieejams pasaulē, bet arī mēs esam veikuši diezgan detalizētu lietotāju pieredzes izpēti un testus, lai nodrošinātu to unikālo pieredzi, kas ļaus tad mums izcelties Latvijas banku tirgū. Un arī lietotnes izstrādē ir izmantotas tehnoloģijas, kuras ļauj to ātri un viegli adaptēt gan Apple, gan Android telefonu lietotājiem. Rūpīgi un īpaši uzmanību mēs veltījām mūsu pamatbankas sistēmas izvēlei, kas, protams, ir mūsu bankas IT platformas sirdī. Un tātad mēs izvērtējām vairākus vadošus pasaules risinājumus, kas atbilst mūsu situācijai, un rezultātā esam izveidējušies Mambu sistēmu, ko pēdējo 10 mēnešu laikā arī esam nokonfigurējuši priekš mūsu produktiem un integrējuši, lai atbalstītu mūsu izstrādātos biznesa procesus. Mambu sistēma nodrošina norēķinu kontu, maksājumu, noguldījumu un kredītu apstrādi un uzskaiti. Jaunu klientu pievienošanas un apkalpošanas risinājumus mēs esam balstījuši uz standartizētu digitālu komponentu un mūsdienīgu tā saukto zema koda risinājumu kombināciju. Tātad mēs noteiktiem mērķiem, piemēram, klientu pievienošanā, mēs izveidosim standartizētas komponentes kā Verif vai Smart ID, kas ļauj identificēt un autorizēt klientu. Turpretīm visu klientu apkalpošanas produktu un klientu un produktu dzīves ciklā pieredzēji mēs izmantojam risinājumus tādus kā Microsoft Dynamics un Power Automate, kas ļauj adaptīvi un ātri piemērot tehnoloģiju izmaiņas strauji mainošajām produktu un pakalpojumu vajadzībām. Nedaudz atšķirīgu pieeju mēs esam izvēlējušies tiem IT apgabaliem, kas nodrošina
regulātoru prasību izpildi, vai arī ir stingri standartizēti un regulēti. Tad, piemēram, attiecībā uz maksājumu vai karšu risinājumiem mēs esam izmantojuši pārbaudītus, strādājošus partnerus un risinājumus. Mēs sadarbosimies ar NEC, kas ir ar lielu pieredzi Baltijas tirgu karšu apstrādē. Mēs SEPA eiro maksājumus un ZIB maksājumus sūtīsim izmantojot Latvijas banku. Tātad šeit nav inovācijas, mūsu mērķis ir nodrošināt stabilu un strādājošu produktu. Līdzīgi arī ir ar, piemēram, regulātoru prasību, atskaišu, naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas novēršanas risinājumiem. Šeit mēs esam izvēlējušies pārbaudītus un tirgū pierādītus risinājumus, kas neļaus mums kļūdīties un ļaus sasniegt atbilstību regulātoru un likumdošanas vajadzībām. Viss mūsu risinājuma integrācijas un arī dati, ko mēs apstrādāsim un glabāsim, mēs esam izvēlējušies vienu no, protams, tirgus līderiem. Šajā sakarā mēs izmantosim Azure mākoņdatošanas risinājumu, kas nodrošina gan drošību, gan elastību un veiktspēju, palielinoties mūsu biznesa apjomiem vai mainoties mūsu vajadzībām. Azure pakalpojumi ne tikai nodrošina šos agrāk jau minētos vajadzības, bet arī tā ir lieliski iespēja mums ātri un viegli adaptēt aizvien straujāk mainošās tehnoloģijas, ieskaitot mākslīgā intelekta un citas iespējas mūsu vajadzībām, tikko tās tiek pieejamas plašākā tirgū. Kā apliecinājums tam, kad mūsu banku platforma jau ir faktiski gatava darbam, ir arī tas, ka mēs esam veikuši testus ar ārējiem piegādātājiem, gan open banking jomā, gan arī maksājumu jomā, kā arī esam jau pilnībā pabeiguši visas pārbaudas attiecībā uz norēķinu kartēm. Mēs esam pārbaudījuši, ka mūsu dizaini un karšu ražošana strādā un ir gatava piegādēm, kā arī esam certificējuši mūsu karšu risinājumu kopā ar Vīzu. Paldies! Tas bija īsts ieskats mūsu IT platformā, un tagad es došu atpakaļ vārdu Valdim, lai viņš turpinātu par to, ko liecina finanšu prognozes. Jā, paldies, Gint! Paldies par lielisku ieskaiti! Un ko tad tas sola mūsu akcionāriem? Ko tad tas sola Indexo kā uzņēmumam? Vispirms es atļaušos iesākt ar komentāru par to, kur tad ir radušies šie 12,5 miljoni, kurus mēs šobrīd cenšamies piesaistīt, un kāpēc tieši šāda summa. Un pirmais jautājums, ko mēs bieži saņemam, kāpēc par to nekas netika runāts IPO laikā, kas nav gluži taisnība. IPO laikā tiešām mēs bijām iecerējuši piesaistīt šos 7,5 miljonus, izmantot tos bankas darbības uzsākšanai, bet jau tad mēs komunicējam, ka bankas darbības veiksmīgai tālākai attīstībai būs nepieciešams papildus kapitāls. Un jau tad mēs runājām, ka tuvāko 24 līdz 36 mēnešu laikā bankai būs nepieciešami vēl papildus 11 miljoni. Mēs runājām par 2 kapitāla laidieniem, 6 miljoni un 5 miljoni, un bijām iecerējuši, ka uzsāksim bankas darbību un tad pakāpeniski veiksim šos papildu laidienus. Tomēr licencēšanas procesā, sarunās ar regulātoriem, ar uzraugošajām iestādēm Latvijas banku un Eiropas centrālo banku, mēs esam sapratuši, ka regulātoru prasības ir, ka visam bankas biznesa plāna realizācijai, pirmo 36 mēnešu bankas biznesa plāna realizācijai, nepieciešamā nauda ir vajadzīga uzreiz darbības uzsākšanas brīdī. Vai arī tai ir jābūt juridiski saistoši jau piesaistītai. Tātad tas izskaidro 11 miljonus. Un vēl ir papildus tāda drošības svilvenai buferi, kas ir nepieciešami dažādu nelabvēlīgu scenāriju iestāšanās gadījumā, lai banka spētu izpildīt visas regulātorās prasības. Protams, ir arī vēl viens faktors, kad bankas licencēšanas process ir aizņēmis vairāk laika, un attiecīgi ir nedaudz lielāki ir bijuši arī bankas izveides un atvēršanas izdevumi, kā mēs to sākumā bijām domājuši. Runājot par bankas darbības apjomiem, par kredītu un depozītu apjomiem,
tad salīdzinot ar IPO scenāriju, patreizējās finanšu prognozes būtiski neatšķirās. Gan kredītportfels, gan piesaistīto noguldījumu apjoms ir apmēram tāds pats. Savukārt peļņa ir lielāka, un peļņa ir lielāka galvenokārt tāpēc, ka mēs šobrīd dzīvojam augstāku procentu likmju vidē, kas varbūt nepatīk mums kā klientiem, kā patērētājiem, kā uzņēmējiem, bet bankām augstāku procentu likmes ir izdevīgas, un attiecīgi tās būs izdevīgas arī Indexo bankai. Un banka tātad kopā ar pensiju pārvaldes biznesu mēs prognozējam, ka 2027. gadā pelnīs aptuveni 18–19 miljonus eiro. Tad kāpēc gan kļūt par Indexo akcionāru un vai šis ir izdevīgs piedāvājums? Tad plānotā tirgus daļa, ko es rādīju, noguldījuma tirgus daļa, ko es rādīju iepriekšējos slaidos, ir tikai 2,3% no Latvijas plānotā noguldījuma apjoma 27. gada beigās. Tad 4 gadu laikā mēs prognozējam, saskaņā ar šīm prognozēm izcīnīt 2,3% no noguldījuma tirgus. Vai tas nav smieklīgi maz, vai tas nav ļoti, ļoti piesardzīgi, ņemot vērā, ka Indexo jau šobrīd ir 126,000 klienti un ir vairāk kā 12% tirgus daļa pensiju pārvaldes tirgū. Atgādināšu, ka pirmajos 4 gados pensiju pārvaldes tirgū mēs izcīnījām vairāk kā 6% lielu tirgus daļu. Nav tā, ka mums pietrūkst ambīcija, bet faktiski ar šīm finanšu projekcijām mēs gribējām parādīt to, ka pat pie diezgan vai visai relatīvi piesardzīgiem pieņēmumiem mēs varam sasniegt gan pieklājīgus peļņas rādītājus, paši nopelnīt, gan arī provocēt konkurenci un dot tādu pozitīvu impulsu Latvijas arī banku sektorā, līdzīgi kā mēs to esam izdarījuši pensiju pārvaldē. Tātad pat pie pieticīgiem pieņēmumiem finanšu projekcijas sola labu rezultātu. Tāpat uzsākot pensiju biznesu, mēs esam ļoti piesardzīgi ar saviem solījumiem, bet noteikti strādāsim un centīsimies, lai sasniegtu daudz vairāk. Arī sākot pensiju biznesu, mēs nevienam nesolījām vai neparedzējām, ka 6–7 gadu laikā sasniegsim 1 miljārdu aktīvu pārvaldīšanā. Ar miljārdiem mēs tajā brīdī vispār nerunājām. Mēs runājām par desmitiem, labākajā gadījumā par 100 miljonu. Un kādam var šķist, kad sākotnējiem Indexo dibinātājiem, akcionāriem ļoti paveicās būt īstajā brīdī, īstajā laikā un gūt labumu un labi nopelnīt no sākotnējās Indexo vai uzņēmuma sākotnējās izaugsmes. Patiesībā šobrīd iespēja ir daudz lielāka. Un tajā brīdī dibinātājiem tas bija ļoti, ļoti riskants ieguldījums. Tad jautājums dabisks ir, kāpēc cena šobrīd ir noteikta 12 eiro, ja IPO cena pirms pusotra gada bija 14, bet klientu skaits ir audzis, aktīvu pārvaldībā apjoms ir audzis, banka ir praktiski gatava un licencēšanas process tuvojas savam noslēgumam, un mēs pavisam drīz esam gatavi uzsākt savu darbu. Diemžēl mums ir jārēķinās ar tādām lietām kā tirgus sentiments, un 12 eiro ir vadības izpratne par to, par kādu cenu šo kapitāla laidienu var veiksmīgi pabeigt, un tas ir balstīts ņemot vērā tādas agrīnas konsultācijas ar lielākiem potenciāliem investoriem. Un nosakot cenu, mēs, protams, ņēmām vērā arī tirgus cenu, kāda tā bija prospekta apstiprināšanas brīdī. Tas arī bija viens no, bet nebūtu ne galvenais faktors, kas ietekmēja mūsu izvēli. Un pirms 6–7 gadiem veidojot Indexo, kā jau teicu, mums nebija nekā, mums bija tikai iecere, mums bija Excel projekcijas, mums bija PowerPoint prezentācija. No dibinātāja puses tā bija liela uzrīkstēšanās, liels risks, kas pārvērtusies veiksmes stāstā. IPO laikā mums jau bija veiksmīgs pensiju pārvaldes uzņēmums, bet bankas licencēšanas process un bankas tehniskais izveides process tikai sākās, vai patiesībā pat nebija vēl kārtīgi iesākts. Tad šobrīd mums jau ir klientu bāze ir augusi pa 50% salīdzinot ar IPO.
aktīvu apjoms ir audzis par gandrīz 80% salīdzinot ar to, kā tas bija IPO, un banka ir gandrīz vai praktiski gatava, kā jūs tikko jau to dzirdējāt. Tehniski mēs esam gatavi uzsākt sniegt bankas pakalpojumus ļoti, ļoti īsā laikā pēc licences saņemšanas. Un arī licencēšanas process tuvojas savam noslēgumam. Un savukārt cena šobrīd ir zemāka, un kā jau es minēju, pie finanšu prognozes, pat pie ļoti pieticīgiem pieņēmumiem, šeit 2,3% no Latvijas noguldījumu tirgus liecina, ka Indexo kā finanšu pakalpojumu grupa kopā, tātad banka un pensiju pārvalde, nopelnīs gandrīz 19 miljonus eiro. Vērtējot finanšu nozares uzņēmumus vai nosakot to vērtību, parasti tiek ņemta tātad šī peļņa un tiek piemērots kaut kāds reizinātājs, kaut kāds koeficients, kas nosaka tātad uzņēmumu vērtību. Un koeficientu ietekmē, protams, tas, cik stabili ir šie ieņēmumi, kādas ir izaugsmes iespējas un daudz citi faktori. Bet katrs var, protams, izdarīt savus pieņēmumus, kādam šim reizinātājam būtu jābūt Indexo gadījumā, bet pat pie ļoti konservatīviem pieņēmumiem, ļoti konservatīvu koeficientu, pieņemot, ka šīs prognozes tiek sasniegtas, tad uzņēmumu vērtībai un arī akciju cenai būtu jāpalielinās vairākas reizes. Bet katrs, protams, jūs varat izdarīt savu pieņēmumu, savu analīzi un nonākt pie saviem secinājumiem. Tad nepalaidiet garām šo investīciju iespēju un atbalstīt Latvijas tautsaimniecībai patiešām nozīmīgu, vajadzīgu iniciatīvu. Un tagad es došu vārdu atkal Ievai, lai viņa sīkāk pastāstītu par akciju laidienu un cik ērti un vienkārši ir kļūt par Indexo akcionāru. Paldies, Valdi. Tātad, Indexo mērķis ir izveidot banku, pirmo Latvijā banku, kas pieder plašam iedzīvotāju lokam. Kā jau Valdis arī minēja, banka ir gandrīz gatava, atlicis pēdējais solis, kas ir kapitāla piesaiste 12,5 miljonu eiro apmērā. Lai to īstenotu, Indexo emitē 1,050,000 jaunas akcijas. Ko nozīmē kļūt par Indexo akcionāru? Tātad, iegādājoties Indexo akcijas, tu kļūsti par uzņēmumu līdzīpašnieku, kuram pieder maza daļiņa no uzņēmuma un ir iespēja piedalīties uzņēmuma attīstībā. Ir iespēja arī pelnīt, gadījumā, ja akciju cena auga, vai arī uzņēmums nākotnē lem par labu dividenšu izmaksai. Principā tas ir labklājības uzplaukums 3. pakāpē. To audz, Indexo aug un Latvijas ekonomika auga. Parakstīties Indexo jaunajām akcijām var jau tagad. Parakstīšanās periods ir sācies un tas turpināsies līdz 29. decembra 15:04. Tas nozīmē, ka šajā laikā ik viens var parakstīties Indexo jaunajām akcijām. Minimālais ieguldījuma daudzums ir kaut viena akcija un vienas akcijas cena, kā jau iepriekš minējām, ir 12 eiro. Pēc parakstīšanās perioda beigām tiks apkopoti rezultāti un starp visiem akcionāriem tiks sadalītas akcijas. Tagad gan pie praktiskā. Parakstīties Indexo akcijām var 3 vieglos soļos. Pirmais, kas ir jādara, ir jāiepazīstas ar emisijas prospektu, kas ir pieejams Indexo mājaslapā investoru sadaļā. Tur ir apkopota informācija par uzņēmumu, nākotnes prognozēm, riskiem, proti svarīga informācija, kura ir jāzina. Pēc tam jānolem, cik akcijas vēlies iegādāties. Nākamais, kas ir jādara, pēc saviem ieskatiem ir jāatver ieguldījuma ar vērtspapīru konts. Ekrānā redzams process, kā atvērt ieguldījumu kontu, bet vērtspapīru kontu var atvērt līdzīgā veidā. Jādodas uz savu banku, šī ir Svetbanka, var doties uz citām bankām, meklēt sadaļu par vērtspapīru ieguldījumu kontiem, atvērt jaunu kontu, ievadīt savu informāciju, parakstīties, un konts ir atvērts. Tas aizņem vien pāris minūtes. Mēs esam sagatavojuši arī instrukcijas, ar kurām tad vēlāk iepazīstināsim. Un visbeidzot, kad konts ir atvērts, ir jāiesniedz iesniegums par parakstīšanos akcijām. Lai to izdarītu, ir jādodas uz internetbankas sadaļu uzkrājumi un ieguldījumi, tad tālāk vērtspapīru notikumu un piedāvājumu, kur no saraksta ir jāizvēlas Indexo akciju emisiju un jāiesniedz uzdevums par parakstīšanos. Pēc rīkojuma par parakstīšanos iesniegšanas tavā kontā tiks rezervēta nauda, kas ir nepieciešama
tevis norādīta akciju skaita iegādēji. Gadījumā, ja pieprasījums pēc akcijām pārsniegs piedāvājumu, var gadīties, ka saņem daļu no akcijām, uz kurām esi parakstījies. Tādā gadījumā neizmantotā naudas daļa tiks atgriezta. Tas arī viss. Tagad atliek tikai sagaidīt parakstīšanās perioda beigas un uzzināt, cik akcijas esi iegādājies. Lai gan parakstīšanās periods ilgs līdz 29. decembrim, aicinam to neatlikt uz pēdējo, jo gadījumā, ja rodas kādi jautājumi vai aizķeršanās, lai ir laiks tās atrisināt. Kā jau minēju, esam sagatavojuši instrukcijas, kā atvērt ieguldījumu kontu, kā parakstīties uz akcijām, un tas ir pieejams ekrānā redzamajā saitē. indexo.lv/instrukcija. Mani kolēģi tūlītās arī šo saiti iekopējuši čata sadaļā, lai jūs to ērti varat nokopēt un atvērt pārlūku programmām. Bet ir vēl viens iemesls, kāpēc neatlikt akciju iegādi uz vēlāku laiku. Esam sagatavojuši īpašu piedāvājumu Indexo akcionāriem. Šis piedāvājums ir spēkā tikai tagad, līdz jaunās akciju emisijas noslēgumam. Visiem akcionāriem, kuriem uz akciju emisijas noslēguma brīdi īpašumā būs vismaz 50 Indexo akcijas, būs iespēja saņemt unikālu dizaina Indexo akcionāru karti. Ne tikai karti, būs arī atlaides un citi labumi, ko varēs saņemt līdz ar bankas darbības uzsākšanu, veicot reģistrāciju bankas mobilajā lietotnē. Mēs jau strauji tuvojamies prezentācijas noslēgumam, un ir redzams, ka iesūtīt daudz jautājumus, kuriem mēs arī priecāsimies sniegt atbildes, bet pirms tam vēl īsi savalkot kopsavilkumu. Kāpēc tad kļūt par Indexo akcionāru? Pirmkārt, mūsuprāt, tā ir lieliska iespēja kļūt par akcionāru ienesīgajā banku tirgū. Otrkārt, konkurences trūkums banku sektorā ir plaši atzīta problēma, un piedaloties Indexo attīstības stāstā, kļūstot par akcionāru, tu palīdzi mums radīt pozitīvas pārmaiņas, no kurām iegūst plaša sabiedrība. Un treškārt, šis unikālais piedāvājums Indexo akcionāriem, kas ir spēkā tikai tagad, līdz jaunās emisijas parakstīšanās beigām. Kā jau redzējāt, tas ir pavisam vienkārši. Paldies visiem, kuri ar mums līdz šim ir bijuši kopā. Paldies visiem, kuri ir iesūtījuši jautājumu. Mēs tad arī lūkojam uz tiem atbildēt, tāpēc studijā aicināšu atpakaļ Valdi, nedaudz pārkārtosimies un tad sniegsim jau arī atbildes uz jūsu jautājumiem. Paldies, Ieva! Paldies visiem par pacietību, kas ir sagaidījuši webināru beigas un tikuši līdz jautājumu atbilžu sadaļai. Tad, varbūt noslēdzot, rezumējot, mums ir vienmēr izvēle vai nu gausties par to, ka kaut kas nav labi, vai mēģināt to kaut kādā veidā risināt. Un Latvijā mēs šobrīd daudz runājam par to, ka trūkst konkurence banku sektorā. Mēs esam nolēmuši rīkoties, un tā ir mūsu izvēle. Tā ir arī mūsu iespēja, kā es teicu. Sabiedrībai kopumā konkurences trūkums ir problēma, tad Indexo saņemot bankas licenci, tā ir liela iespēja. Un arī mēs aicinām jūs ne tikai gausties, bet arī rīkoties, atbalstot mums un piedaloties mūsu jaunajā akciju laidienā. Ja jums ir palikuši vēl kādi jautājumi vai neskaidrības, jūs noteikti varat, droši vien daļu no tām jūs varēsiet vienkārši gūt atbildes, ieskatoties Indexo LV un varbūt īpaši instrukciju sadaļā. Un, protams, jums vienmēr ir iespēja rakstīt mums e-pastu, un mēs centīsimies jums ātri atbildēt. Ar ko būsiet labāk par Revolut, Wise un N26, kā piemēram? Jā. Es domāju, ka arī uz šo jautājumu daļēji Mārtiņš jau atbildēja prezentācijas laikā. Tad mēs cenšamies, domāju, mums labi izdodas sintezēt labāko to, ko piedāvā šādi starptautiski fintech risinājumi ar tādu sirdsmieru, drošības sajūtu, ko sniedz varbūt labākais, ko sniedz tradicionālā vietējā Latvijā licencēta banka. Tātad šie starptautiskie pakalpojumu sniedzēji Latvijas klientus, piemēram, nekreditē, mēs to darīsim, un mēs noteikti sniegsim arī citus pakalpojumus, citus vietējus pakalpojumus, ko šie starptautiskie spēlētāji nespēja nodrošināt. Tad mēs centīsimies sintezēt labāko no abām nometnēm. Lietojamību, ērtību, tehnoloģiskos risinājumus mēs mācāmies no starptautiskiem spēlētājiem un adaptējam to vietējai vajadzībai. Arī dažādu problēmu situāciju risināšana droši vien mūsu gadījumā būs vienkāršāka. Nākamais jautājums ir, cik ilgā laikā jūs plānojat būt pelnoši?
Finanšu prognozes šodien rādītās un arī, protams, biržā visiem investoriem izplatītajā prezentācijā var redzēt, ka Indexo kā grupa kopā banka ar pensiju pārvaldes biznesu varētu būt pelnoša bankas otrajā darbības gadā. Tātad, ja mēs skatāmies šobrīd uz kalendāru un mums izdodas sākt darbību 24. gada sākumā, tad 25. gads varētu būt tas, ka Indexo kā grupa varētu būt jau pelnoša. Kas notiks gadījumā, ja netiek piesaistīts nepieciešamais kapitāls? Un kas notiks, ja kapitāls tiks piesaistīts, taču licence netiks iegūta? Sākšu varbūt ar otro jautājumu daļu. Mūsu izpratne no sarunas ar regulātoriem, ar Latvijas Banku un Eiropas Centrālo banku ir tāda, ka kapitāla piesaiste ir pēdējais būtiskais solis, kas mums ir jāspēr, lai mēs saņemtu šo licenci jau pavisam drīz pēc kapitāla piesaistes. Tāpēc es teiktu, ka šāds risks, ka kapitāls tiek piesaistīts, bet licences netiek saņemta, ir visai zems. Protams, licence nav saņemta, pirms tā nav saņemta, bet vienalga es uzskatu, ka šāds risks ir visai zems. Par kapitāla piesaisti mēs strādājam un esam ar pārliecību, ka tas mums izdosies. Un, kā jau minēju, esam konsultējušies ar vairākiem lieliem potenciāliem investoriem un strādājam ar pārliecību, ka sasniegsim ļoti, ļoti labu rezultātu. Tomēr, ja mēs analizējam situāciju, kas būs, ja būs, tad mēs vērtēsim situāciju. Ja šis deficīts būs pavisam neliels, tad mēs noslēgsim kapitāla piesaisti ar tādu daļēju piesaisti, varbūt nesasniedzot maksimālo lielāko summu, un šo deficītam atradīsim cita veida risinājumus. Ja deficīts būs lielāks, tad mēs, protams, vērtēsim situāciju un iespējams atcelsim šo kapitālu laidienu, kādas mums ir tiesības saskaņā ar prospektu un domāsim par citiem risinājumiem. Bet vēlreiz, mēs strādājam ar pārliecību, ka mums viss izdosies. Finanšu prognozes liecina, ka iespēja ir liela un 12 eiro par akciju šobrīd ir laba iespēja ieguldīt pelnošā pensiju biznesā ar tādu opciju iespēju izveidot banku labi pelnošajā Latvijas banku sektorā. Ja kapitāls tiek veiksmīgi piesaistīts, kad būs licence un kad var gaidīt bankas darbības pirmo dienu? Šobrīd mūsu pieņēmumi ir balstīti uz to, ka un finanšu prognozēs ir ielikts, ka 1. aprīlis ir pirmā bankas darbības diena. Tātad tas nozīmē, ka mēs plānojam, ka licence tiek saņemta 1. ceturkšņa laikā, bet, protams, 100% garantēt mēs to nevaram. Mēs esam atkarīgi no tā, cik ātri visas formālās lēmumus spēs pieņemt uzraugošās regulējošās iestādes un tā skaitā Eiropas Centrālā banka. Jautājums arī par to, ar ko atšķiras jaunās akcijas no tām, kas ir izlaistas iepriekš. Indexo ir un būs un paredzēts šobrīd tikai vienas kategorijas akcijas, tātad tās ne ar ko neatšķirās. Varbūt viena atšķirība IPO akcijām ir tāda, ka, ja jūs iegādājāties akcijas par 14 eiro IPO laikā, tad, ja gadījumā banka netiek izveidota un licence netiek saņemta, tad nākamā gada jūlijā, pēc nākamā gada jūlija, jums parādās tiesības prasīt šīs akcijas uzņēmumam no jums atpirkt. Tā ir vienīgā atšķirība. Vai ir kādi ierobežojumi ar akciju pārdošanu pēc 3-6 mēnešiem, vai ir kāds minimālais laiks, kura termiņā nevar īstenot pārdošanu? Nē, šādu ierobežojumu nav. Tādi nav paredzēti un jauno akciju pircēji no to saņemšanas brīža varēs ar tām brīvi rīkoties. Vai paredzēts, ka Indexo pensiju fondi mainīs turētāju banku uz jauno banku, vai turētāju banka joprojām būs Svetbanka?
Tas ir turētāju banku pakalpojumu dārdzība ir vēl viens spilgts apliecinājums no konkurences trūkumam Latvijas banku sektorā. Mēs šobrīd maksājam ļoti augstu komisiju par turētāju bankas pakalpojumu. Un mēs domājam, ka pēc darbības uzsākšanas tur, protams, ir likumdošanā savi noteikumi. Tas nevar notikt uzreiz pirmajā darbības dienā, bet mēs uzskatām, ka mēs pakāpeniski pārcelsim arī turētāju bankas pakalpojumu uz jauno Indexo banku, spēsim sniegt šo pakalpojumu lētāk. Tātad no tā iegūs gan IPAS, pensiju pārvaldes uzņēmums, gan arī tas būs ieņēmuma avots jaunajai bankai. Un mēs esam arī nolēmuši dalīties ar šo ieguvumu ar mūsu pensiju klientiem. Tātad arī tie būs ieguvēji, jo saņemot lētāku turētāju bankas pakalpojumu, pensiju pārvaldes uzņēmums spēs samazināt ar savas komisijas, dalīties tātad ar šo ieguvumu ar pensiju krājējiem, pensiju pārvaldes uzņēmumu klientiem. Nākamais ir jautājums, kāds ir jūsu viedoklis par publiskajā telpā izskanējušiem aicinājumiem pārskatīt otrā pensiju līmeņa sistēmu un kāds varētu ietekmēt Indexo biznesu? Protams, jautājums, kāda ir šī pārskatīšana, un protams, teorētiski var iztēloties dažādus šausmu scenārijus, kas, protams, var ietekmēt ļoti, ļoti nelabvēlīgi Indexo otrā pensiju līmeņa biznesu. Bet domājot par tādām realistiskākām izmaiņām, tad mēs lielus draudus šobrīd nesaskatām. Uzskatām, ka otrais pensiju līmenis, trešais pensiju līmenis pastāvot Latvijā patreizējiem demografiskajiem izaicinājumiem ir ļoti svarīgs, jo varbūt tādi cilvēki kā es, kas ir 50 gadnieki, mēs vēl varam labāk rēķināties ar pirmā pensiju līmeņa, ko mēs saņemsim atpakaļ no pirmā pensiju līmeņa, bet droši vien gados jaunākiem cilvēkiem, ja nekas nemainās Latvijas demografiskajās tendencēs, tad pirmajam pensiju līmenim nodrošināt pārticīgas vecumdienas varētu būt savas problēmas. Un tāpēc krāt naudu, kā tas tiek krāts otrajā un trešajā pensiju līmenī, Latvijai ir vienkārši absolūti nepieciešams. Tātad, es cenšos, protams, kā es saprotu, esmu ieinteresēts tajā kā biznesā, bet pat ja es nebūtu, es paustu tādu pašu viedokli, ka Latvijai kā sabiedrībai ir vairāk jākrāj savām vecumdienām. Un tad, respektīvi, kaut kā likvidēt vai mazināt otrā pensiju līmeņa lomu būtu ļoti nesaprātīgs lēmums. Izskanējušas ir domas un spekulācijas šobrīd arī par kaut kādām cenu regulācijām, bet arī tām es neesmu liels piekritējs tālākām cenu samazināšanām, jo manuprāt, kas būtu valsts institūcijām galvenokārt jārūpējās par to, lai būtu konkurence. Arī tāpat kā banku sektorā, lai būtu konkurence arī pensiju pārvaldības biznesā. Un, ja būs konkurence, tad patērētājs saņems labu, godīgu cenu. Un Indexo ir spilgts piemērs, kad jauna spēlētāja ienākšana var diezgan būtiski izmainīt tirgu. Savukārt, ja cenas tiek regulētas vai tiek spiestas administratīvi kaut kā uz leju, tad tas ir gluži pretējs solis. Tas atbiedē konkurenci, tas atbiedē jaunu tirgus dalībnieku iesaistīšanos šajā sektorā. Tad es esmu tā kā brīva tirgus piekritējs. Valsts institūciju uzdevums ir nevis regulēt cenas, bet veicināt konkurenci. Vai Indexo darbība plānota tikai Latvijas robežās un Latvijas iedzīvotājiem, vai tomēr nākotnē pastāv iespēja izvērst darbību arī ārpus Latvijas robežām un piedāvāt tur bankas pakalpojumus? Šobrīd mūsu finanšu prognozes ir balstītas tikai uz Latviju, un mēs redzam, kā jūs minēju, milzīgu iespēju Latvijā. Tā ir tā 700 miljonu šobrīd sagaidāmā lielā peļņa, un izkarot kaut vai nelielu daļu no tā mums ir milzīga iespēja.
Un, tas ir, uz ko mēs sākotnēji noteikti fokusēsimies. Un finanšu prognozēs tātad mēs apmierināmies tikai ar Latvijas tirgu. Bet nav izslēgts, ka mēs varētu meklēt iespējas piedāvāt gan savus pensiju pārvaldes pakalpojumus, gan arī banku pakalpojumus, arī ārpus Latvijas robežām. Un tā tad varētu būt papildus izaugsmes iespēja tam, ko mēs esam šobrīd uzrādījuši. Teiksim, ja tāda radīsies, un mēs varēsim varēsim to veiksmīgi pelnoši realizēt, mēs noteikti šādas iespējas izvērtēsim. Bet patreiz tādu plānu nav. Un kā ar filiālēm reģionos? Vai ir plānots atvērt filiāles Latvijas reģionos? Nē, mēs ar to, mēs tātad esam 21. gadsimta banka un filiāļu tīklu izvērst mēs neplānojam. Tās varētu būt, noteikti būs vismaz viena fiziska lokācija, kur varēs risināt sarežģītākus jautājumus vai kādas problēmas situācijas. Iespējams būs vairāk kā viena, bet plašs filiāļu tīkls noteikti netiks veidots. Mūsu pārliecība ir, ka nākamajās gados un 10 gadēs digitāla izplatības kanāli būs tas, kas dominēs un ko klienti vienmēr dos priekšroku. Kāda veida kartes būs pieejamas pie Indexo? Vai būs arī savu bankomāti, vai nauda būs jāņem no citu bankomātiem? Tad Gins minēja, ka mēs esam jau pabeiguši vīzas certifikācijas procesu, tātad mēs izsniegsim vīzas kartes. Un tās būs pilntiesīgas kredītkartes. Tā arī būs viena atšķirības zīme, salīdzinot iespējams ar dažiem konkurentiem. Un runājot par bankomātiem, mēs neplānojam attīstīt sākumā savu bankomātu tīklu un cerams, ka varbūt nebūs nepieciešamība to darīt nekad. Mēs nodrošināsim saviem klientiem iespēju izņemt zināmu ierobežojumu ietvaros, zināmu summu ierobežojumu ietvaros, izņemt naudu bankomātos gan Latvijā, gan arī citur pasaulē bez maksas. Jautājums par hipotekāriem kredītiem. Kāds būs Indexo piedāvājums un vai būs iespēja pārkreditēties no citām bankām? Vladimirs jau prezentācijas laikā man šeit to skaidroja. Tātad, jā, mēs redzam savu iespēju gan jaunu kredītu izsniegšanas tirgu, un kā jaunām spēlētājiem mums noteikti būs jānāk ar kaut kādiem uzlabojumiem, gan cenas priekšrocībām, gan citu noteikumu priekšrocībām, bet ir divas citas lielas iespējas, kas varbūt pat ir lielākas iespējas tuvākajos gados. Tātad viena ir refinansēšanās, kas ir absolūti panīcis tirgus šobrīd, un prieks arī dzirdēt, ka Latvijas valdība veic soļus, lai atvieglinātu šo procesu, lai padarītu refinansēšanos vai pāriešanu no vienas bankas uz otru savu hipotekāro kredītu vienkāršāku. Tad mēs šeit varam konkurēt ar 3 lietām: cena, pagarināts termiņš, kas atvieglina mēnešu maksājumus, un arī iespēja palielināt, ja jūs esat daļēji izmaksājis savu hipotekas summu, jūs varat saņemt papildus summu un izmantot to kaut kādiem citiem jums nepieciešamiem mērķiem, biznesam, studijām vai vienalga kam citam. Tie būtu 3 galvenie argumenti, kāpēc refinansēties uz Indexo banku. Un trešo iespēju mēs redzam ir tie saucamie kapitāla atbrīvošanas, mājokļa kapitāla atbrīvošanas kredīti, kas Latvijā absolūti nav attīstīti. Tātad, vai jums ir bijusi hipoteka, kas ir daļēji vai pilnībā izmaksāta, un jums ir nepieciešama atkal aizņemties, jūs varat izmantot šo ieķīlājumo mājokli un saņemt papildus summu, vai varbūt jums ir nekustamais īpašums arī, kuram nekad nav bijusi hipoteka, un jūs arī varat tātad aizņemties pret šī nekustamā īpašuma ķīlu un izmantot naudu tām vajadzībām, kādas jums ir nepieciešamas. Jā, vēl 2 pēdējie jautājumi, un tad gan šodien beigsim. Jautājums ir saistībā ar dividendēm. Vai ir plānotas dividendu izmaksas akcionāriem? Šobrīd finanšu projekcijas to neparedz. Pensiju pārvaldes bizness pats par sevi varētu būt dividendes ģenerējošs jau tuvākajos gados, bet banka ir, pat ja tā strādā ar peļņu, lai banka varētu augt un veiksmīgi attīstīties, tad tās izaugsmes viens no ierobežojošajiem faktoriem ir kapitāls, lai izpildītu kapitāla pietiekamības prasību.
prasības. Un tātad mēs neplānojam maksāt tuvākajos gados dividendes, bet izmantot gūto peļņu tālākai bankas attīstībai. Un mēs uzskatām, ka no akcionāru viedokļa tā ir pat ļoti laba ziņa, jo jums netiek izmaksātas dividendes, par ko jums ir jāmaksā nodokļi, un bankai ir jāmaksā nodokļi, bet strauji augot bankai un šī ieguldīšanas izaugsmas iespēja bankai būs ļoti laba, ļoti ienesīga, būtu jāaug akcijas vērtībai. Un, ja jums ir rodās kaut kāda nepieciešamība pēc likviditātes, tad bankas darbībai veiksmīgi attīstoties, jūs noteikti varēsiet, pieaugot akciju cenai, jums būs iespēja pārdot daļu akcijas, nevis saņemt dividendes. Dividendes tuvākajos gados netiek plānotas. Un tad noslēdzošais, kāds ieguvums tieši tiem, kurš pērk Indexo akcijas? Tieši tiem, kas pērk Indexo akcijas, kā es teicu, tad centos pamatot, kāpēc par 12 eiro tā ir ļoti, ļoti labs, izdevīgs darījums šobrīd. Tad, salīdzinot ar IPO laiku, mūsu klientu bāze ir daudz lielāka, mūsu aktīvu apjoms ir daudz lielāks, banka ir praktiski gatava un licencēšanas process tuvojas savam noslēgumam. Un mēs esam gatavi startēt labi pelnošajā Latvijas banku sektorā. Tātad ieguldot, un finanšu prognozes liecina, ka uzņēmuma vērtībai sasniedzot nospraustos mērķus būtu būtiski jāaug. Tas ir viens no galvenajiem argumentiem. Un papildus tam ir varbūt Ievas jau minētais, ka mums būs sava klientu lojalitātes programma, un tiem akcionāriem, kam piederēs vismaz 50 Indexo akcijas publiskā piedāvājuma noslēgšanas brīdī, tie saņems īpašas dizaina ekskluzīvu karti, kādu neviens pēc tam cits nevarēs saņemt, kā arī būs citas atlaides un priekšrocības. Paldies, Valdi! Mēs arī tuvojamies webināra izskaņai. Vēlos informēt, ka, ja tehniski viss būs izdevies, tad būs pieejams webināra ieraksts, ko mēs izsūtīsim gan e-pastā, kā arī tas būs pieejams Indexo Facebook lapā un YouTube kontā. Ja gadījumā, ja ir kādi jautājumi, aicinām sazināties ar mums rakstot uz info@indexo.lv. Un instrukcijas ir, kā atvērt vērtspapīru kontu un kā parakstīties Indexo akcijām, ir pieejams mājaslapā indexo.lv/instrukcija. Valdi, vai tev vēl ir kāds noslēguma vārds? Jā, paldies. Varbūt rezumējot, ka tad šī iespēja, kas mums ir dota startēt Latvijas banku sektorā, tā ir arī Latvijas sabiedrībai tai pašā laikā liela problēma, konkurences trūkums. Un atbalstot iegādājoties mūsu akcijas, jūs ne tikai tātad iegūstiet, manuprāt, labu investīcijas iespēju, bet jūs arī palīdzat mums veikt tādu sociāli nozīmīgu misiju, veicināt konkurenci, panākt pārmaiņas Latvijas banku sektorā līdzīgi tam, kā mēs to izdarījām pirms dažiem gadiem un turpinam darīt Latvijas pensiju pārvaldes tirgu. Paldies visiem par uzmanību un ceru jūs satikt un redzēt Indexo akcionāru sapulcēs rezultātu paziņošanas zvanos un ceru, ka mums izdevās jūs pārliecināt. Paldies visiem par uzmanību!